Labdien! Esam atpakaļ tiešajā translācijā. Tātad turpinām ar dienas translācijas trešo spēli. Tātad šobrīd spēlēs komanda Flying Bones no Ventspils un mainieki Salaspils komanda Wild Things. Tātad, kā jau iepriekš minēju, tātad šī spēle ir svarīga abām komandām. Tātad uzvaras gadījumā Salaspils komanda turpina cīnīties par pirmo vietu kopvērtējuma tabulā. Šobrīd atrodoties otrajā vietā, savukārt Ventspils komanda uzvaras gadījumā un pie labvēlīgiem citu spēļu iznākumiem ir iespēja ieņemt otro vietu kopvērtējuma tabulā. Šobrīd atrodoties trešajā vietā. Šajā Frīsbija līgā komandām ir otrā tikšanās. Tātad visas komandas spēlē pēc apļa principa, katra ar katru un divos apļos. Tātad šis ir otrais noslēguma aplis, pēdējais posms. Un tātad pirmajā reizē uzvaru izcīnīja ar minimālu pārsvaru Salaspils Wild Things komanda. Rezultāti 13-2, pārāki bija pirmajā aplī. Tātad, un tas raisa domāt, ka šodien būs spraiga cīņa šo te komandu izpildījumā, lai noskaidrotu labākā kopvērtējuma tabulā. Tātad jāpiemina arī vēl tas, ka tātad Salaspils Wild Things komanda šobrīd ir divkārtēji čempioni, un viņi aizstāv savu čempiona goda titulu šajā gadā. Ventspils komanda līdz šim ir klājies netik veiksmīgi. Tātad Ventspils komanda ir uzvarējusi kopvērtējumā tikai vienu reizi. Tas bija tālēļ 2006. gadā. Un pārsvarā komanda ierindojās trešajā vietā čempionāta izskaņā. Protams, ir attiecīgi daži piegājieni arī finālspēlēs. Bet vairāk par vienu reizi šobrīd šī komanda nav spējusi uzvarēt Latvijas čempionāta titulu. Tātad, komandas ir izložējušās disku, un šī spēle var sākties. Tātad ar aizsardzību sāks Ventspils komanda un uzbrukumu atradīsies Salaspils komanda. Tātad šīs komandas ir neskaitāmas reizes tikušās savās savstarpējās spēlēs, un šobrīd veiksmīgāk kopvērtējumā ir nospēlējusi Salaspils komanda. Attiecīgi arī pēdējo 2 gadu rezultāti liecina par to, ka šī komanda ir spējusi izcīnīt čempionu titulus. Attiecīgi gan 13. gadā, gan 12. gadā. Un līdz šim ir spējuši spēles daudzreiz vairāk uzvarēt nekā Ventspils komanda. Bet Ventspils komanda izceļās ar ļoti sīkstu spēli un ļoti sarežģīti ir spēlēt pret šo te komandu. Tātad šobrīd uzbrukumā atrodas Salaspils komanda. Kā redzams, ātrumi jau no paša spēles sākuma ir daudz lielāki un ar sarežģītu piespēli Mārtiņa Gusāra izpildījumā punktu zonā noķer Roberts Apinis. Tātad, kā redzams, šobrīd Roberts Apinis nospēlē ļoti veiksmīgi, izliecot šo te disku noķerot pretkustībā, izstiepjoties visā auguma garumā. Rezultāts ir atklāts, 1-0 Salaspils komandas labā. Tātad, šīs komandas rādīs viennozīmīgi daudz ātrāku, daudz dinamiskāku spēli. Šobrīd tās ir vadošās komandas Latvijas čempionātā, ieskaitot arī komandu no Rīgas Ultimate Decision. Tātad, un tas paredzams, ka Latvijas čempionu tituls tiks sadalīts starp šīm 3 komandām. Tātad tālāk piespēle Ventspils komandas izpildījumā. Ir noķēruši pat veseli 2 Ventspils komandas spēlētāji, bet abi ir noķēruši laukumā robežās. Tātad pēc Andreja Krauzes piespēles punktu ir guvis Kristaps Veckārgans. Jāpiemina, ka šajās abās komandās spēlē pēc statistikas 2 liederīgākie spēlētāji. Ventspils komandā tas ir Kristaps Veckārgans, kurš ir šobrīd ieņem pirmo vietu šajos rādītājos ar 11 spēlēs gūtiem 111 liederības punktiem.
11 piespēlēm, 79 noķertiem punktiem zonā un 14 aizsardzībām. Un otrajā vietā kopvērtējumā starp visiem spēlētājiem ir viņu oponents Reinis Otisons ar 11 spēlēs gūtajiem 80 punktiem, 27 piespēlēm, 42 noķertiem punktiem un 11 aizsardzības spēlēm. Jā, tātad, kā redzams, Ventspils komandas spēlētājs ir izsitis disku no rokām uzbrucēju komandas spēlētājiem, un tas disks tika atgriezts uzbrucēju komandas valdījumā. Saspēli Salaspils komandā nodrošina Mārtiņš Klusārs un Krišs Meļinovskis un Girts Betmanis. Tātad, kā redzams, pēc Kriša Meļinovska piespēles punktu no zonā noķer Reinis Otisons. Un rezultāts ir 2-1 par labu Salaspils komandai. Tātad, kā redzam, šobrīd ir ļoti cīva spēkošanās starp šīm te komandām jau no paša spēles sākuma. Un šobrīd vēl neviena komanda no komandām nav realizējusi savu spēli aizsardzībā. Šobrīd uzbrukums gūst pārākumu. Tālā piespēlē Ventspils komandas izpildījumā. To izpildīja Niklaus Šnepsts, bet labākais spēlētājs ķeršanā zonā Kristaps Veskagans to nespēja noķert. Piespēle bija diezgan laba, pārmetot aizsargam pāri, bet, kā redzams, arī labākie spēlētāji šādās situācijās nenolasa šo te disku un nenoķert. Tātad Salaspils komandai ir iespēja realizēt savu pirmo break punktu, izvirzoties vadībā ar 2 punktu starpību. Tātad, kā redzams, Ventspils komanda aizsardzībā pielieto daļēju zonu, daļēju cilvēks sekšanu, attiecīgi atvērtajā malā spēlējot cilvēks un nosaktējā malā spēlējot veiksmīga spēle aizsardzībā Ventspils komandas spēlētāja Mārča Skudra izpildījumā ir pārķerta tālā piespēle un atgūts savai komandai uzbrukums. Tātad šobrīd, kā redzams, ir neliela sadursme starp spēlētājiem, un Ventspils komandas spēlētājs ir nosaucis noteikumu pārkāpumu, pret ko iebilst Salaspils komandas spēlētājs, attiecīgi norādot, ka šīs kontakts nebija apzināts un neietekmēja diska noķeršanu. Tātad spēlētāji nespēja vienoties par iznākumu, un šādos gadījumos disks vienmēr tiek atgriezts atpakaļ tajā pozīcijā, no kura iepriekš tas tika izmests. Tātad, kā jau iepriekšējā spēlē minēja, tātad spēlētāji ir paši tiesneši un paši regulē šīs situācijas. Un vēl viena sarežģīta piespēle Ventspils komandas izpildījumā noķer Kristaps Veskagans, praktiski atrodoties jau krītienā, tikai atstājot vienu kāju laukumā, bet šī darbība bija ļoti veiksmīga un ir gūts Ventspils komandai 2. punkts. Piespēlēja Mārcis Skudra. Rezultāts 2-2. Nospēlētas jau ir 6,5 minūtes. Tātad, paši spēlētāji realizē šīs strīdus situācijas, savstarpēji komunicējot, diskutējot, izklāstot savus argumentus par šīs situācijas redzējumu un interpretāciju attiecībā pret noteikumiem. Tātad, ja spēlētāji savstarpēji nespēja vienoties, noteikumi paredz, ka šīs disks vienmēr tiek atgriezts atpakaļ tajā pozīcijā, pirms šīs strīdus situācijas, kur tas atradās pirms šīm strīdus situācijām. Un veiksmīgi aizsardzībā nospēlē Ventspils komandas spēlētājs Kristaps Landmanis, pārķerot disku praktiski pie pašas zonas, un ir ļoti laba iespēja izvirzīties vadībā. Tātad, kā redzams, šobrīd skrienot pakaļ diskam, Salaspils komandas spēlētājs nedaudz aizķēra Ventspils komandas spēlētāju aiz kājām. Tātad abi atvainojās par to
komandas spēlētājiem. Un šobrīd tā, ka tātad noteikumi parasti to arī, ja spēlētājs šo te disku nav noķēries, bet pretinieku komandas spēlētājs piekrīt, ka šis te kontakts bija par iemeslu šim te diska nenoķeršanai, tātad spēle atsākās no tā punkta, kur tātad šis te disks tika noķerts, kā arī šajā konkrētajā situācijā. Tātad spēlētāji veiksmīgi atrisināja šo noteikumu pārkāpumu un atsākās spēle. Tātad jāpiemina, ka abas komandas rāda atšķirīgu sniegumu spēles zīmējumā un spēles izvēlē, taktiskajā risinājumā. Tātad, šobrīd redzam pēc veiksmīgas piespēles, Salaspils komandas spēlētājs ir norādījis, ka pirms metiena Ventspils komandas spēlētājs ir atgrūdis aizsardzības spēlētāju un uz to arī norāda, tātad norādot, ka bija noteikuma pārkāpums. Disks tiek atgriezt atpakaļ un šis punkts netiek skaitīts kā gūts. Tātad spēle atsāks Ventspils, ar uzbrukumu atsāks Ventspils komanda. Tātad uzbrucēja komandas spēlētājs atrodoties ar disku vai arī kaut kā citādi nedrīkst atgrūst savu pretspēlētāju, aizsardzības spēlētāju. Redzam, ka Kristaps Landovs mēģināja atkārtot to pašu piespēli, ko pirms tam veiksmīgi bija realizējis, bet nedaudz kļūdījās un izmeta ārpus laukuma robežām. Tātad, kā redzams, arī skatītāju atbalsts ir ļoti liels šajā te konkrētajā spēlē. Ir kārtējais spēles pārtraukums. Tātad spēlētāji laukumā ir nosaukuši pikolu. Tas nozīmē, ka kāds spēlētājs ir bloķējis izskrienu. Šajā konkrētajā gadījumā izskatās, ka tas bija Igors Minors. Un kārtējā kļūda Reņa Otisona izpildījumā. Tātad Ventspils komanda ir atgūsi šo te savu uzbrukumu un iespēju realizēt break punktu. Tātad spēle ir ļoti sīva, redzam apgriezieni ļoti augsti un tātad cīņa notiek pār katru spēles laukuma centimetru. Tātad ļoti veiksmīgi izvilka šobrīd Kristaps Landmanis, bet mazliet pietrūka aizsardzībā Reinim Otisonam. Uzbrukumā turpina Ventspils komanda. Tātad emocijas ir kāpinājušās. Tālā piespēle Kristapa Landmaņa izpildījumā un atkārtoti šī piespēle ir neveiksmīga. Tātad uzbrukumā šobrīd būs Salaspils komanda. Kā redzams, spriedze ir ļoti augsta. Abām komandām ir ļoti daudz kļūdu. Un, tātad Salaspils komanda ir nolēmusi paņemt minūtes pārtraukumu, lai nedaudz nomierinātos un pārspriestu savas turpmākos gaitu. Tātad šīs komandas spēkošanās ir zināma visām Frīsbija komandām. Un tātad, kā redzams, tātad šobrīd rezultāts ir 2-2, nevis kā tas ir norādīts tiešraidē, ka ir 3-2, tātad šo kļūdu centīsimies labot, un šobrīd rezultāts ir 2-2. Atgādinu, tātad šī informācija, kas atspoguļojās tiešajā translācijā, ir nepatiesa, tātad tajā brīdī, kad šī Ventspils komanda guva šo trešo punktu, tika nosaukts noteikuma pārkāpums, un šī izspēle tika atgriezta atpakaļ. Un izspēle atsākta no jauna. Un punkts netika gūts. Tātad minūtes pārtraukums ir beidzies. Komandas atgriežas laukumā. Tātad šobrīd ir ļoti svarīgs posms. Tātad, kā jau redzam pēc spēles laika, tad spēle tuvojās spēles pārtraukumā vidum. Tātad šobrīd jau ir atlikušas 4 minūtes līdz pārtraukumam pēc laika, un komandas ir guvušas tikai un kārtējā kļūda Reņa Otisona izpildījumā. Šobrīd redzams, ka komandas līderis nav formā un jau ir veicis trešo kļūdu pēc kārtas. Diezgan vienkāršā situācijā kļūdoties, atmetot piespēli atpakaļ. Un trešā kļūda attiecīgi pretējā pusē ir Kristapa Landmaņa izpildījumā. Tātad šī, kā redzams, piespēles ir nedaudz pa lēnu, un aizsardzības spēlētājs spēja tās nolasīt un veiksmīgi pārkļūt.
Kā redzams, jā, tad šīs spēles likme ir tik augsta, jā, ka komandu spēlētājiem ir ļoti liela spriedze, ļoti liela vēlme uzvarēt. Tā rezultātā rodās šīs kļūdas metienos un tvērienos. Tātad šobrīd tika veikta tālā piespēle, bet skrējiena brīdī traucētais uzbrucēja komandas spēlētājs tika traucēts. Un tāpēc šis disks tika apgriezts sākuma punktā, no kurien šī piespēle sekoja. Un palika Salaspils komandas uzbrukumā. Tātad redzam, skatītāji ļoti skaļi atbalsta abas komandas. Kaut arī Salaspils spēlē mājā, bet Ventspils komandai ir ļoti liels atbalsts. Jā, un redzam, tātad arī attiecīgi pretējā pusē Ventspils komanda paņem savu minūtes pārtraukumu, veiksmīgi realizējot aizsardzību play-outā. Tātad šobrīd notiek daudz vairāk cīņa, ne tik daudz uz laukuma šī cīņa, cik psiholoģiskā cīņa, kura pārņem šo vadību un izvirzīsies spēlē vadībām. Tātad, kā redzams, tātad šis punkts izvērtās ļoti spraigts un ļoti garš ar appusē ļoti daudzām kļūdām. Tātad komandas ir ļoti uztraukušās, jā, šī spēles likme ir ļoti augsta. Tātad, kas ir neierasti, kad šīs kļūdas pieļauj komandu vadošie spēlētāji. Attiecīgi Salaspils komandas labā šajā punktā izspēlē 3 kļūdas pieļāva Reinis Otisons un Ventspils komandā Ventspils komandas labākais saspēles vadītājs Kristaps Landmanis pieļāva attiecīgi no savas puses 3 kļūdas piespēlēs. Tātad spēle ir dinamiska, ātra un, kā redzam, tad ar vienkāršām lēnām piespēlēm šie metieni līdz adresātam nenonāk, jo aizsardzības spēlētāji spēj šīs piespēles nolasīt un attiecīgi tā kā tās lido diezgan lēnu, spēj tikt kājās arī līdz tam diskam. Attiecīgi no Ventspils komandas aizsardzības var redzēt, ka viņi diezgan veiksmīgi tiek Salaspils komandas spēlētājiem līdzi laukumā spēlēt cilvēku, tādējādi spējot pārtvert šīs piespēles. Jā, veiksmīgi iezemēja laukumā šo piespēli Kristaps Landmanis. Jā, kā redzam, ja spēlētājs notver šo disku atrodoties laukumā un pēc tam izskrien ārpus tā laukuma, disks ir noķerts laukumā. Un viņš drīkst turpināt spēli uzbrukumā. Viņam vienīgais, kas viņam jādara, jāatgriežās tajā punktā, kur viņš ir šķērsojis šo laukumu pirms šķērsojis šo izskrēja ārpus laukuma. Tad, kā redzams, Salaspils komanda ļoti veiksmīgi bija iespiedusi Ventspils komandu aizsardzība un Ventspils komandas spēlētājiem nebija īsti kur likt disku. Pēc būtības viņš izmeta šo disku zonas virzienā ar domu, ka kāds noķers šo disku. Jā, pat praktiski redzam, ka šo disku viņš nepaspēja izmest laikā. Tātad par šo spēles noteikumu elementu vēl neesmu pieskāries. Tātad aizsardzības spēlētājs uzbrucēja komandas spēlētājiem esot klāt skaita no 1 līdz 8. Un šajās 8 šie intervāls starp šo skaitīšanu ir sekundes intervāls. Un šajā laikā uzbrucēja komandas spēlētājiem ir jāpaspēj disks izmest otram savam komandas biedram. Ja viņš to laikā nepaspēja, kā šajā situācijā mēs redzējām, tad tā ir kļūda. Un pēc šīs saspringtās izspēles rezultātu sev par labu uzlabojuši ir Salaspils komanda. Rezultāts 3-2 Salaspils komandas labā. Realizējot veiksmīgu aizsardzību, nosedzot spēlētājus laukumā tik daudz, kad spēlētājs ar disku neatrada nevienu brīvu spēlētāju, kam atdot šajās 8, viņam atvēlētais 8 sekundēs. Attiecībā par šīm 8 sekundēm, ja komandas spēlētājs aizsardzības komandas spēlētājs neskaita, tad spēlētājs uzbrukumā var stāvēt neierobežotu laiku. Kā redzams, diezgan bīstama spēle Salaspils komandas izpildījumā.
uzliecot virsū Ventspils komandas spēlētājiem. Bet, tad, kā redzams, nekāda nopietna savainojuma nav. Spēlētājs atvainojās un spēlē turpinās. Tātad, jā, vienīgais ierobežojums spēlētājiem ar disku ir tāds, ka viņš nedrīkst laukumā ar to skriet. Tātad, tad, kad viņš noķer to piespēli, viņam ir, kā redzams, kārtējā kļūda Ventspils komandas izpildījumā. Šo piespēli meta Niklaus Snepsts, mēģinot salauzt to pusi, aizmest savam labākajam Ventspils komandas spēlētājiem ķērējam, Kristupam Veckārgam, bet piespēle bija pa īsu un Salaspils komanda spēlētājs Reinis Apinis diezgan veiksmīgi šo te piespēli pārķēra. Salaspils komandai ir iespēja izvirzīties ar 2 punktu pārsvaru. Un tas ir izdarīts, jā. Tātad ar tālo piespēli pēc Kriša Maļinovska piespēles punktu zonā noķēra Roberts Apinis. Un rezultāts ir kļuvis 4-2 Salaspils komandas labā. Tātad, kā jau minēju, spēlētājs ar disku laukumā nedrīkst skriet. Šo te disku viņš var tikai pārmest. Tātad, kā redzam, šobrīd arī jau ir spēles puslaiks, pārtraukums. Spēles ir devušās 2 minūšu pārtraukumā. Un spēle atsāksies no rezultāta 4-2. Tātad, paturpinot par šiem te spēles noteikumiem. Spēlētājs ar disku, tātad pirms notvēršanas spēlētājiem jāveic minimāls soļu skaits, lai apstātos, nemainot savu skrējiena trajektoriju. Tātad šajā gadījumā tas nav noteikts, vai tas ir 1 solis pēc diska noķeršanas vai 5 soļi. Noteikumi saka, ir jāveic pēc iespējas mazāks attālums pēc diska notvēršanas, lai apstātos. Tātad šajā gadījumā ir jāredz, ka spēlētājs cenšas apstāties, nevis turpina savu skrējiena trajektoriju. Pēc šīs apstāšanās spēlētājiem ir jānovieto balsta kāja, jāizvēlās tātad labroči, parasti labročiem šī balsta kāja ir kreisā. Attiecīgi, līdzīgi kā basketbolā, jā, un tie, kas spēlē ar kreiso roku, vadošo roku, tad šī balsta kāja ir labā kāja. Un tātad pēc šī balsta kājas novietošanas spēlētājs šo kāju vairs nedrīkst izkustināt, ne arī vilkt. Tātad viņam ir jānoturās tajā punktā. Spēlētājs var grozīties ap savu asi uz jebkuru laukuma virziena pusi, bet viņš nedrīkst izkustināt šo te balsta kāju. Attiecīgi aizsardzības spēlētājs nedrīkst iet tuvāk kontaktā. Pēc būtības tātad spēlētājs nedrīkst nākt tuvāk kā diska attālums. Tā robeža starp aizsardzības spēlētāju un uzbrucēju spēlētāju ir šī diska diametra attālums. Tātad, un pēc pārtraukuma spēle ir atsākusies. Salaspils komanda atrodas aizsardzībā un Ventspils komanda uzbrukumā. Tātad redzam diezgan veiksmīgs pūls, iemests laukumā malā, ierobežojot Ventspils komandas uzbrukumu. Bet tātad tālā piespēle Ventspils komandas izpilda un otro reizi šajā spēlē Kristaps Veckārgans nespēja noķert diezgan vienkāršu piespēli. Tātad, kā redzams, jā, šobrīd komandu līderi nav augstākajā spēles izpildījuma elementā. Tātad diezgan vienkāršās situācijās kļūdās. Un Salaspils komanda ir ļoti laba iespēja izvirzīties vadībā ar 3 punktu pārsvaru, spērot ļoti platu soli, uzvarai šajā spēlē un turpināt cīņu pār pirmo vietu pofērtējumā. Tātad, kā jau minēju, tātad nepaspēju pieminēt par šiem atšķirīgiem spēles stiliem. Tātad, kā redzam, Salaspils komandas izpildījumā nepiespiestā kļūda un veiksmīgi to realizē Ventspils komanda. Pēc Mārča Skudra piespēles zonā punktu noķer Kristaps Veckārgans. Rezultāts kļūst 4-3. Tātad, jā, Ventspils komanda pielieto pragmatisko spēli, spēlējot
ar īsām piespēlēm un izmantojot aizsardzības robus. Tātad spēlē pa perimetru un pa līniju, bet ja aizsardzības komanda kļūdās, tātad veiksmīgi izmanto tālās piespēles, iemetot zonā. Attiecīgi Salaspils komandas lielākais trumpis ir fiziskā sagatavotība, spēlējot ātri, dinamiski. Un, jā, attiecīgi viņi arī izvēlās šīs piespēles nedaudz riskantākas. Jā, ļoti skaista šo piespēli izvilka Krišs Maļinovskis. Un veiksmīgi tālāk pēc Igora Minova piespēles punktu zonā noķer Roberts Apinis. Tātad, jā, kā redzams, kārtējā kļūda Reņa Otisona izpildījumā iemest piespēli pretkustībā, bet komandas partneris Krišs Maļinovskis to veiksmīgi ir realizējis. Tātad spējot arī šādā situācijā šo situāciju nolasīt un noķert to disku, nepieļaujot komandas kļūdu. Ļoti veiksmīga spēle Kriša Maļinovska izpildījumā, ļoti svarīgā brīdī. Tātad rezultāts jau ir kļuvis 5-3 Salaspils komandas labām. Līdz spēles beigām ir atlikušas 13,5 minūtes. Tātad, jā, un Salaspils komanda izvēlās, tātad, kā redzams, jā, kārtējā tālā piespēle Ventspils komandas izpildījumā, bet atkal jāsaka, ka diezgan vienkāršās situācijās Ventspils komandas spēlētāji šīs piespēles nespēja noķert. Tātad šī jau ir trešā piespēle pēc būtības, jā, kuru vajadzēja ņemt Ventspils komandai. Un Salaspils, redzam, laba spēlē no Skudra, no Mārca Skudras izpildījumā, tātad cenšoties pārķert šo disku. Tātad spēle ir pārtraukta, jā, bet šajā gadījumā spēles pārtraukumu nevajadzēja būt, jo nav noticis nekāds noteikuma pārkāpums un spēle netika apturēta. Tātad šobrīd spēlētāji diskutēja par to, ka spēle jau bija vienu piespēli pirms tam bija noteikuma pārkāpums, jā, tātad bija peak calls, spēlētāji atgriežas savās pozīcijās, kur viņi atradās pirms šī metiena un atsāk spēli pēc iečekošanas. Tātad, jā, kā jau minēju, abām komandām ir ļoti atšķirīgs spēles rokraksts. Un ļoti neveiksmīga piespēle Igora Minova izpildījumā. Piespēle ir pār zemu, un šo piespēli nespēja noķert Reņis Otisons, kaut arī izliecot lejautā, cenšoties no sevis izspiest maksimumu, bet tik un tā piespēle bija pār zemu. Tad komanda spēlē atšķirīgu spēles stilu, un, kā redzams, jā, abām komandām tas nes augļus. Gan viena, gan otra komanda spēlējot, pieturoties pie sava spēles zīmējuma un izpildījuma, spēja diezgan veiksmīgi spēlēt pret jebkurām citām komandām Latvijas frīzbija līgā. Tātad, veiksmīgi izspēlējot pa perimetru disku, atvērtajā malā pēc Skudra Mārča piespēles punktu zonā noķer Kristaps Veckāgāns. Diezgan rupja kļūda Salaspils komandas izpildījumā. Tātad aizsardzības komandas spēlētāji spēlēt aizsardzībā cilvēku, parasti cenšas šo aizsardzību turēt tā saucamajā krustā, kad metēju aizsardzības spēlētājs sēdz uz vienu pusi un pārējos laukuma spēlētājus sēd attiecīgi uz pretējo pusi. Tādā veidā izveidot šo saucamo krustu starp spēlētājiem un tātad spēlētājs atcīvas spēlētājs pie metēja neļauj salauzt savu pusi un attiecīgi laukumā spēlētāji, kas skrien un sēdz skrējus, neļauj spēlētājiem izskriet uz šo metējam atvērto malu. Tātad pārsvarā to cenšas pielietot visas komandas, cilvēku. Un kādai komandai sanāk labāk, kādai komandai sliktāk. Šobrīd rezultāts ir diezgan sīvs. 4-5 Ventspils komanda realizē vienu no savām aizsardzībām. Jā, un pa līniju pēc Girta Betmeņa piespēles punktu zonā noķer Salaspils komandas spēlētājs Jānis Ondrups. Un rezultāts kļuvis 6-4 par labu Salaspils komandai. Tātad
laika ir atlicis nepārāk daudz. Ir 10 minūtes līdz spēles beigām. Un skatīsimies, ko Ventspils komanda pamainīs savā aizsardzībā, lai tiktu no šī deficīta un izvirzītos vadībā spēlē. Tātad, kā redzams, spēle šobrīd kļuvusi vēl ātrāka. Komandas arī diezgan veiksmīgi realizē savus uzbrukumus. Pēc šī garās punktu izspēles, kas bija pie rezultāta 2-2. Tagad komandas šos savus punktus realizē daudz brīvāk un daudz ātrāk. Tālāk piespēle Ventspils komandas izpildījumā un skaisti to noķer zonā Ventspils komandas spēlētājs. Tātad Lauris Landmanis. Ļoti skaista piespēle Andreja Krauzes izpildījumā un gaisa divcīņā šo piespēli, šo divcīņu uzvar Lauris Landmanis. Rezultāts kļuvis 6-5. Tātad, kā jau iepriekš minēju, tad Ventspils komanda spēlē pragmatiski, bet ik pa brīdiem cenšoties izmantot šos aizsardzības robus. Vai nu, kad metējs nav nosedis savu pusi kārtīgi, vai nu arī skrējējs nav nosedis laukuma spēlētājiem. Tālāk piespēlē Ventspils komandas izpildījumā un arī veiksmīga. Tātad šo piespēli veids Krišs Meļinovskis, punktu zonā noķēra Reinis Otisons. Ļoti veiksmīgi iezemējot kājas laukumā, tādējādi gūstot savai komandai 7. punktu. Tātad komandas ir veiksmīgi apmainījušies ar tālajām piespēlēm. Rezultāts ir pieaudzis, bet starpība ir palikusi nemainīga, 2 punkti. Ir atlikušas spēlēt 8 minūtes. Tātad šobrīd redzams, ka ne Salaspils komanda, ne Ventspils komanda neizmanto priekš aizsardzības svarīgo spēles elementu pūlu. Diezgan vienkārši to pametot ar domu neiemest tikai brīk punktā. Sarežģīta piespēle Kristafa Veckāgana izpildījumā. Šo piespēli gaisa divcīņā noķer Kristaps Landmanis un veiksmīgi nodot savam partnerim Niklāvam Nepstam zonām, kurš gūst savas komandas 6. punktu. Diezgan sarežģīts izpildījums, bet, kā redzams, veiksmīgs Ventspils komandas sniegumā. Tātad šobrīd gaidām no Ventspils komandas ciešāku spēli aizsardzībā, piespiežot Salaspils komandu kļūdīties vai arī pārķerot šo disku, lai spēle kļūtu vēl interesantāka skatītājiem un kāpinātu šīs emocijas. Tad, kā redzams, ļoti veiksmīgs Ventspils komandas puls un jau no spēles sākuma Salaspils komandai ir sarežģījumi izkļūt no zonas. Tad, kā redzams, Ventspils komandas spēlētājs ir uzskrējis, nepaspējis apstāties un ir uzskrējis virsū Salaspils komandas spēlētājiem. Tas ir noteikti pārkāpums. Spēle tika apturēta un spēle tikai atsākta pēc iečakošanas. Salaspils komanda šobrīd tālāk par laukuma vidu vēl nav tikusi. Ventspils komanda diezgan veiksmīgi spēlē aizsardzībā un pārķer šo piespēli. Tātad, kā redzams, Ventspils komanda bija iespiedusi Salaspils komandu savā aizsardzības zonā un neļāva viņiem tikt uz priekšu. Tagad Ventspils komanda mēģinās realizēt savu uzbrukumu. Ļoti sarežģīta piespēle Mārča Skudras izpildījumā, un tā ir veiksmīga. Punktu zonā noķer Kārlis Libovskis. Tātad, kā redzams, veiksmīga epizode Ventspils komandas izpildījumā un rezultāts jau ir izlīdzināts 7-7. Līdz spēles beigām ir atlikušas 5,5 minūtes, nedaudz mazāk kā 5,5 minūtes. Tātad šobrīd atkal spēle ir izlīdzinājusies. Un skatīsimies tālāk, kura no komandām spējas izturēt šo psiholoģisko spiedienu un izvirzīties vadībā un uzvarēt šo spēli.
kārtējais Ventspils komandas veiksmīgais pulss aizmests praktiski līdz pašai gala zonai. Un, kā redzams, Salaspils komandai tas ir liels apgrūtinājums. Viņiem ir diezgan grūti tikt ārā no šīs zonas, bet tiekot līdz laukuma vidam, tālāk jau lielas problēmas neradīja un veiksmīgi salaužot pusi pēc Mārtiņa Gusāra piespēles punktu zonā noķer Reinis Otisons. Rezultāts kļuvis 8-7 Salaspils komandas labā. Tātad, kā redzams, Ventspils komanda veiksmīgi izpilda šo te pūlu, uzliek diezgan lielu spiedienu pašā aizsardzības gala zonā, bet tikko Salaspils komanda šo te spiedienu pārvar, tālāk viņiem jau lielu problēmu nerodās gūt punktu. Skatīsimies, kā veiksies Salaspils komandai aizsardzībā un kā veiksies Ventspils komandai uzbrukumā. Diezgan labs pārmetiens. Un ļoti vienkāršā situācijā rupju kļūdu pieļauj Ventspils komandas spēlētājs Kristofs Veckārgāns. Ļoti skaista izspēle. Tātad kļūda Mārtiņa Gusāra piespēlē, bet šo te kļūdu neutralizē Salaspils komandas spēlētājs Reinis Otisons skaistā lēcienā ar abām rokām notverot disku praktiski pie paša aizsarga pirkstu galos. Tātad ļoti skaists punkts gūts Reiņa Otisona izpildījumā Salaspils komandai par labu. Tātad, kā redzams, pēc vienkāršas kļūdas Ventspils komandas izpildījumā šo te kļūdu veiksmīgi realizē Salaspils komandai. Un ar skaistu izspēli gūst savu kārtējo punktu. Rezultāts kļuvis 9-7 un atlikušas ir 3 minūtes līdz spēles beigām. Tātad, kā jau minēja, spēle, ja beidzās spēles laiks un kāda no komandām nav sasniegusi maksimālo spēles rezultātu 13 punkti, tad spēlē tiek noteikts pēc spēles laika tiek noteikts jauns maksimālais punktu skaits šajā konkrētajā spēlē. Bet par to sīkāk, kad būs šī konkrētā situācija. Ļoti sarežģītu piespēli izvelk Ventspils komandas spēlētājs Andrejs Krause. Praktiski jau krītot ārpus laukuma robežām, izvelk šo te piespēli, atstājot kāju laukumā. Tātad, kā redzams, ir liels spiediens no Salaspils komandas aizsardzības. Un Ventspils komandai diezgan grūti klājās, bet veiksmīgu piespēli realizē Mārcis Skudra Kristofam Veckārgānam, salaužot pusi. Skaists tehnisks metiens, ļoti labs izpildījums, līdz ar ko vieglis punkts. No malas varētu šķist, ka šajā gadījumā bija diezgan vienkārša spēle, bet tas tikai izskatās, jo šādas te piespēles ir ļoti sarežģīti izpildīt, tehniski pareizi un precīzi. Galvenais jau ir precīzi, tātad, jo aizsardzības spēlētāji maksimāli traucē. Šajā gadījumā aizsardzības spēlētāji pieliek maksimālas pūles, lai šādu metienu traucētu koncentrēties, traucētu precīzi šo te piespēli nogādāt līdz adresātam. Salaspils komanda gūst vēl vienu piespēli, tātad skaistu piespēli atdot Roberts Apinis pa līniju savam komandas biedram Girtam Betmanim. Un tātad rezultāts kļuvis 10-8 par labu Salaspils komandai. Kā redzams, šobrīd jau spēle pēc tā nervozā sākuma ir iegājusi savā gultnē un komandas jūtās daudz drošāk un gūst savus punktus daudz pārliecinošāk ar skaistiem metieniem un sarežģītiem tvērieniem. To, ko mēs gaidījām no šīs spēles. Tātad Ventspils komandai ir jāmēģina atrast risinājums, kā apturēt Salaspils komandas uzbrukumu, jo tātad līdz spēles beigām ir palikušas 20 sekundes, un Ventspils komanda atrodas iedzinējos ar rezultātu 8-10. Riskanta piespēle Ventspils komandas izpildījumā, bet tā ir nonākusi līdz adresātam veiksmīgi. Nikolam Šnerstam otrā piespēles kārtas diezgan riskanta.
Jā, bet beigās pēc šādas piespēļu, sarežģīto piespēļu un metienu un tvērienu sekojuma, jā, tad veiksmīgi tālo piespēli realizē Ventspils komanda. Tātad punktu zonā noķēra Lauris Landmanis. Un piespēli veica Mārcis Skudra. Tātad, kā redzam, šobrīd laiks jau ir beidzies. Tātad rezultāts šobrīd ir 10-9. Un šobrīd tiek noteikts jauns maksimālais punktu skaits, kas šobrīd ir 11. Tātad, un kura komanda gūs pirmā 11 punktus, tā būs arī uzvarētāja šajā te konkrētajā spēlē. Tātad Ventspils komandai ir jārealizē vismaz sekmīgi 2 aizsardzības, no kurām viena jau ir realizēta un uzbrukums. Tātad, lai uzvarētu šo te spēli. Kā redzams, vienkāršā situācijā kļūdījās Salaspils komanda, dodot iespēju Ventspils komandai pacīnīties par uzvaru šajā te spēlē. Tātad Ventspils komanda nolēmusi pēc šīs te pārkārtās piespēles nedaudz nomierināties, atjaunot uzbrukumu, atmetot disku atpakaļ, tādējādi paplašinot, radot vairāk vietas laukumā. Jā. Tātad, kā redzams, gala zonā saskrējās Ventspils komandas spēlētājs ar Salaspils komandas spēlētāju. Tātad, pēc kā rezultātā Kristaps atrodas uz zemes. Tātad, jā, un ziņo, kad ir noteikti pārkāpums, piezīme. Spēle tiek apturēta un spēle tiek atjaunota pēc iečikošanās. Tātad, kā redzams, jā, iespējams šis te nomierināšanās nenāca par labu Ventspils komandai, jo šobrīd viņi nespēja pavirzīties uz priekšu un nespēja atrast brīvu spēlētāju, kam varētu atdot tālāk uz priekšu. Un, attiecīgi, jā, augstā piespēle Kristapa Landmaņa izpildījumā Skudra Mārcim, bet tātad ir noteikuma pārkāpums. Jā, tātad Ventspils komandas spēlētājs norāda uz to, ka viņš jau bija notveris šo te disku un aizsardzības spēlētājs ir izsitis viņam no rokām. Savukārt aizsardzības spēlētājs norāda, jā, ka lecot gaisā viņš disku ir pārtvēris un uzsitis pa disku pirms diskam ir pieskāries uzbrukuma spēlētājs. Tātad abi spēlētāji nenonāk pie risinājuma, jā, tad disks tiek atdots atpakaļ. Grūti pateikt, jā, kas tātad no šīs te pozīcijas, kur es atrodos šobrīd, nevarēja tik labi saskatīt, vai šo te disku Mārcis Skudra jau bija notvēris, kad ir uzsita aizsardzības spēlētājs Mārtiņš Kasparāns vai ne. Un sarežģītu piespēli pēc Andrē Krauzes piespēles zonā noķera Kristaps Veckagans, un Ventspils komanda ir realizējusi vienu no 2 savām aizsardzībām. Rezultāts ir izlīdzinājis 10-10. Un šobrīd ir spēles pēdējā punktā izspēle. Tātad aizsardzība atrodas Ventspils komanda, uzbrukumā Salaspils komanda. Kas gūs 11. punktu, tas būs arī uzvarētājs šajā konkrētajā spēlē. Kā jau minēju spēles translācijas sākumā, tad arī iepriekšējā reizē starp šīm te komandām rezultāts bija ļoti sīvs un ar 1 punktu pārsvaru toreiz uzvarēja Salaspils komanda. Un šobrīd viņi atrodas arī labākā pozīcijā, lai šo te spēli uzvarētu. Tātad neveiksmīgs pārmetiens Ventspils komandas izpildījumā. Disks ir mests augstāk par 2 metriem. Disks šķērso gala līniju augstāk par 2 metriem un Salaspils komanda izvēlās spēli atsākt no brīk punkta. Sekojam līdzi šai te izspēlē. Tātad 2 piespēles pa līniju. 3. piespēle pa līniju jau Salaspils komanda ir nokļuvusi praktiski gandrīz līdz pašai zonai un Mārtiņš Gustās diezgan vienkāršā situācijā kļūdās, sasteidzot šo te metienu, uzmetot pa īsu. Attiecīgi īsti arī gala zonā nav sapratusies Salaspils komandas spēlētāji Reinis Otisons un Roberts Apinis, viens uz otru skatoties un neejot līdz galam šo te diska notvēršanai. Ventspils komanda ir lieliska iespēja izraut uzvaru šajā te spēlē. Un pacīnīties par 2. vietu kofērtējumā. Sekojam līdzi Ventspils komandas uzbrukumam. Ventspils komanda atkal izvēlās drošu spēli, nomierinoties, iedodot pāris piespēles pa perimetru. Tādējādi un vienkāršā situācijā kļūdās
Ventspils komandas spēlētājs Lauris Landmanis pēc Mārčas Kudras piespēles. Attiecīgi pretējā pusē piespēli partneri Girts Betmanis un atdot piespēli Reinim Otisonam, kurš skaistā lejautā šo te piespēli ir noķēris, un šīs spēle ir uzvarējusi Salaspils komanda ar rezultātu 11-10. Tātad ļoti spraiga, aizraujoša spēle, un Ventspils komanda nav izmantojusi savu iespēju pacīnīties par otro vietu turnīra tabulā, un attiecīgi Salaspils komanda ir saglabājusi iespēju pacīnīties par pirmo vietu kofertējumā. Tātad turpinājumā šodien mums vēl atlikušas ir 2 spēļu translācijas. Pulkstens 16:20 tiks translēta spēle starp Daugavpils Universitāti un Rīgas komandu Solfly UD. Attiecīgi, un dienas pēdējā spēle, centrālais mačs starp Salaspils komandu Wild Things un Rīgas komandu Ultimate Decision pulksten 5, kurā tiks noteikts pirmās vietas ieguvējs kofertējumā Latvijas Frīzbija līgā 2014. gadā. Paldies! Līdz nākamajai reizei!